Sveicināti, cienījamie skatītāji un klausītāji. Mūsu ekonomikas kultūras augstskolas raidierakstā Apritprasme, kurā mēs ar nozares līderiem, ar slavenībām, ar šīs jomas ekspertiem runājam par aktuāliem jautājumiem aprits ekonomikas, zaļā dzīvesveida, ilgtspējas jomā un mēģinam noskaidrot, ko tad mēs ikdienā varam darīt, lai mēs dzīvotu zaļāk. Pateicoties jums un jūsu atbalstam un jūsu labajiem komentāriem, mēs ierakstām jau mūsu 3. sēriju, kuras nosaukums ir Zaļāka dzīve, ilgtspējas misija ikdienā. Un šodien uz sarunu esam aicinājuši Elīnu Kolāti, vides ekspertu, kas nedaudz par sevi pastāstīs vairāk, un arī Agnesi Gaidiloni, ieber.lv dibinātāju un vadītāju. Varbūt tad sāksim, Elīna, ar tevi pastāst, ar ko tu nodarbojies un kā tad tavs ceļš līdz šai zaļajai ikdienas dzīvei ir veidojies. Sveiks, Edgar, Agnes, sveiki skatītāji. Tu sākumā teici, ka jūs aicināt arī slavenības. Man tik žēl, ka tu man nepieteici kā slavenību. Es turpmāk, tā kā es kaut kur uzstāšos, es lūkšu, lai man apakšā liek to titulu Elīna Kolāte, slavenība. Nu tā, lai visiem viss skaidrs, ar ko ir darīšana. Ar vidi man sakars ir tāds, ka agrāk es esmu bijusi vides žurnāliste, kas neizbēgami liek uzsūkt ārkārtīgi daudz informācijas no visādām iesaistītajām pusēm par vides jautājumiem. Un tad tu tā pamazām kļūsti par to cilvēku, kurš ļoti labi pārzina šo jomu un var tikt saukts par ekspertu. Mani īpaši interesē tā vides un biznesa saskarsmes vieta. Un diezgan daudz savā mūžā esmu strādājis arī ar komunikāciju. Tā kā tur, kur parādās vide, biznesa un komunikācija, tur uz to es skatos, un tas man šķiet interesanti. Bet tā es esmu slavenība. Jā, arī tā skatās tīri praktiski, tad esi publicējusies, var teikt, valsts slavenākajos žurnālos, vai ne? Un, protams, tieši tā. Arī visi festivāla Lampa savulaik, vai ne, vadošajos, var teikt, diskusiju kanālos. Visas slavenības viss, kas vien ir iespējams. Jā. Labi, paldies, Agnese, jūs ar ko ikdienā nodarboties. Starp citu, Agnesē šodien vārda diena, daudz laimes vārdienā. Paldies. Tā, ar ko jūs ikdienā nodarboties un kāds bija šis jūsu ceļš uz šo te zaļo ilgtspējas jomu? Jā, man tas ceļš aizsākās Cēsu pusē ar ilgtspēju, pateicoties veikalam, kas vēl aizvien dod iespēju uzpildīt ar savu iepakojumu, bet tā jau par ilgtspēju tinot to bildīt atpakaļ, jau vairāk kā 20 gadi man ļoti patīk izzināt un pielietot, kas ir tie soļi mūsu ikdienā, ko mēs varam darīt savādāk, lai būtu šī te ilgtspēja, lai būtu produktivitāte, lai būtu mazāk ietekmē un mazāk resursu nepieciešami. Tā kā tas izziņas process ir garš bijis un negrasās apstāties, turpina izglītoties, un jau tas ceļš ir pagriezies arī daloties ar informāciju. Jau kā ilgtspējas soļu ekspertē, kā sociālā uzņēmuma pārstāvēja iedvesmot cilvēkus ar to radošo prizmu, pastāstīt tādā vienkāršā valodā, kā tad mēs varam tā ikdienā, ko es varu darīt savādāk, ka tas nav kaut kas tāds ļoti sarežģīts un tas jau nav priekš manis, bet tas ir priekš visiem mums un sākam ar mazajiem soļiem. Mēs bieži vien dzirdam sabiedrībā šo vārdu savienojumu zaļais dzīvesveids, zaļā dzīve. Ko tad tas īsti nozīmē, Elīna? Kā tu definētu zaļā dzīve no tava skata punkta? Un varbūt arī kādus praktiskus piemērus, ko tu varbūt ikdienā pielieto? Zini, es šorīt daudz domāju par šo vārdu savienojumu zaļais dzīvesveids. To, ka kaut kas ir dzīvesveids, nevis atsevišķu darbību kopums, to piemin dažādās sfērās. Nezinu, tu esi pedagogs, un tas jau nav tikai darbs, tas ir dzīvesveids, vai ne? Aicinājums. Jā, bet tajā pašā laikā tu taču ļoti labi saproti, ka pedagogi un tas, kā viņi strādā un kā viņi dzīvo, tas ir ļoti dažādi. Ir gan viņa profesionālās ievirzes ļoti dažādas, un kā cilvēki viņi ir ļoti dažādi, un tā tagad nodefinēt, ka pedagoga dzīvesveids ir tas. Lielākā daļa no pedagogiem visticamāk šai definīcijai neatbildīs. Līdz ar to teikt, ka kaut kas vispār ir tā kā dzīvesveids, ja to nevar īsti nekādīgi nodefinēt, tad es to neredzu kā dzīvesveidu, un man šķiet, ka es to nevēlētos uzreiz saukt par kaut kādu kopumu, ka tu esi tur
vidē draudzīgas, ja tu dari to. Un vēl vairāk tādā polarizētā sabiedrībā bieži vien tās vides izvēles, viņas tiek pievilktas klāt vēl kaut kādām citām tavām izvēlēm. Aha, tev interesē vide, tātad tu vispār esi liberāli noskaņots, tātad tavs noskaņojums pret abortiem ir tāds, tavs noskaņojums par vai pret kaut kādu preses brīvību ir šitāds, tā. Un uzreiz tiek pievilktas klāt vesela čupa ar maniem it kā uzskatiem, ka gan runa ir tikai par to, vai es šodien pusdienās ēdīšu gaļu vai nē. Man šķiet, ka tas arī cilvēkiem kaut kā traucē izvēlēties tādas vai citas darbības, jo viņi tā domā, bet kā tad es tagad būšu vidē draudzīgs, ja kaut kādas manas citas izvēles neatbilst kaut kādam tam vispār tādam sabiedrībā pieņemtajam uzskatam par to, kas ir vidē draudzīgi un visa tā pārējā ēna, kam būtu jābūt tev līdzi, ja tu esi vidē draudzīgs. Nu, tā kā nevajag gruzīt tos cilvēkus ar to, ka viņiem tagad dzīvesveids vai kas, paliekam pie tā, ka ir kaut kāds viens solis, ko tu izvēlēsi šodien darīt vai nē. Viss liekam viņus mierā. Šis, manuprāt, bija ļoti labs, jo patiešām daudz arī bieži vien sludina, ka ir zaļās dzīves piekritēji un arī veids šo zaļo dzīvi, bet īstenībā mēs jau tā neesam īsti izvirzījuši nekādus kritērijus, pēc kuriem nodefinēt, cik lielā mērā šis zaļais dzīvesveids tiek īstenots, vai ne? Un tad tu sāc patiešām iedziļināties, tā kā tu teici. Iedziļināties, tu saproti, ka tas arī nav viennozīmīgi. Viens un tas pilnīgi pats pareizi. solis var būt arī no vides viedokļa kaut kas labs, un kaut kas slikts. Nezinu, tur. Es vēlētos braukt pie Agneses uz Cēsīm uz beziepakojumu veikalu. Superīgi būtu tas, ka man būtu daudz iespējams veselīgu un labi audzētu lietu bez lieka iepakojuma. Bet, ja es no Rīgas brauktu speciāli uz Cēsīm, uz šo veikalu, tad jau jāsāk domāt, vai tas ir kopā vidē draudzīgs solis vai nē. Tā kā Un tāda var pastīties uz jebkuru it kā vidē draudzīgu soli, ka tur vienmēr varēs atrast kaut ko, kas tomēr nav līdz galām ideāli. Agnese, tavs skatījums uz zaļo dzīvesveidu un varbūt tavi personīgie piemēri, kā tu īsteno šos mazos soļus, ko tu pieminēji. Jā, mazie soļi man ļoti patīk, jo tad tas tam pamatā lietotāja līmenim nosēžās kā tāds, arī es to varu. Tas ir manas apzinātās izvēles, es vairāk piedomāju, kā rezultātā ir brīnišķīgs blaknes, maciņā paliek vairāk nauda, ir vairāk apzinātība, pērkam mazāk, ejam uz to minimālismu pusi un tādas foršas lietas, ko es pat izmantoju un labprāt dalos, tas ir iepirkumu saraksts. Ja mēs klasiski iepirkumu sarakstu veidojam pēc principa, kas mums mājās nav, kas mums būtu vajadzīgs iegādāties, tad tas mūsu skatījums ir skākam no tās puses, kas mums ir, kādi resursi mums ir pieejami, kā mēs to varētu pielietot, un tad tikai trešā elīte ir tā, kas tad būtu vajadzīgs vakariņām iegādāties klāt, kāds produkts ir beidzies, vai varbūt mēs varam izmantot citu receptu, un tiešām mēs iztiekam ar to, kas mājās ir. Rezultāts tam visam, mēs izmantojam krājumus, neienāk mums virtuvē nevēlamie draugi, kaut kur dēļ ir jālikvidē visi krājumi. Derīguma termiņi ir daudz draudzīgāki, jo mēs viņus varam ievietot, nevis tikai plauktiņā ielikt dziļākā stūrī vēl un vēl, jo ieraudzījām akciju. Un arī, protams, finansiāli. Un brīnišķīgi ir, ja to var visa ģimene kopā veikt un ir savs kopīgais mērķis, kāpēc mēs to darām, vai tas ir tīri finansiāls, mēs vēlamies jauku atpūtas brīdi baudīt vasarā, tad mēs kopā viens otru pačubinam un atgādinam. Es tā dzirdēju, ka tu uz ierakstu atbrauc ar vilcienu, ja? To mēs arī tā kā varam pieskaitīt pie zaļā dzīves. Ilgtspējas solis, jā, izmantojam sabiedrisko transportu, kāda vien ir tā iespēja. Tas vilciens arī normāls ir. Nav baigi neērti. Un iespējams, tāpēc arī brauc, jo infrastruktūra kauls nelauž. Jā, Cēsis, Rīga, mierīgi. Labi, ja mēs paņemam vienu posmu, piemēram, ja, arī Elīna teica, ka jāsāk ir vismaz ar vienu, jūs pareizi pieminējāt arī, ka ir jāsāk ar to mazo solīti. Piemēram, paņemsim pārtiku. Ja mēs runājam par pārtiku kā par vienu no instrumentiem zaļajā dzīvesveidā, tad uz ko man, piemēram, būtu jāorientējas?
uz to, ka man ir jāsamazina pārtikas apjoms, vai man ir, teiksim, jāizmet ārā no savas ēdienkartes kaut kādi produkti, vai man vairāk jārūpējas par to, lai manā leduskapī nepaliktu pārprodukti, ko es pēc tam izmetu ārā. Šeit, piemēram, man kā patērētājiem būtu ļoti daudz jautājumu, kā varbūt Elīna atbildētu uz šo te. Nu, laikam viss vienkāršākais tiešām ir tā pārtikas atkritumu mazradīšana vai neradīšana, jo arī skatoties uz dažādām pārtikas izvēlēm, vai tu vairāk izvēlies gaļu vai pākšaugus vai soju augļus, dārzeņus, tur katram būs kaut kādi plusi vai mīnus, tad to sāc skatīties, kur ražots un tā tālāk. Bet par to jau mēs tā kā visi varētu vienoties, es domāju, pilnīgi visi par to varētu vienoties. Pilnīgi visi pārtikas ražotāji arī, ka uz vidi neiedzīgāku ietekmi atstās produkts, kurš tiek izaudzēts, pārvadāts, uzglabāts, tirgots, un tad izmests ārā, nekā tas, kurš tiek apēsts. Bet tāda klasiskā izvēle, kas, ja jārunā par kaut kādām pārtikas produktu grupām, tad tā klasiskā izvēle, kas atstāja visbiežāk pozitīvu ietekmi uz to tavu ekoloģisko pēdu, ir gaļas patēriņa samazināšana. Un te es arī negribētu runāt par to, ka vai nu jā, vai nu nē. Ka viss vai nu tu ēdīsi gaļu, vai nu tu neēdīsi. Jo, cik ēdienreizes dienā tev ir? Divas. Katru dienu? Jā. Ļoti labi. Lūk, tas nozīmē, ka tu tajā katrā reizē tā kā vari to izvēli izdarīt. Tev nav tagad jāpieņem viss, es tagad neēdīšu gaļu. Tas nav tā kā mašīnu nopirkt, tu nopērc mašīnu, un tad Latvijā cik tev ilgi vidēji viņi būs tur 14 gadus. Tas jau ir tāds jā vai nē jautājums, vai tu izvēlies dārgāku un vidē draudzīgāku, vai lētāku un ar lielākām emisijām. Un tad, tas būtībā ir atkarīgs no tā, cik tev tajā dienā naudas ir. Ja? Un tad vairāki gadi uz priekšu būs atkarīgi no tās dienas situācijas. Bet tā ēdiena izvēle, tu viņu izdari katru dienu vairākas reizes. Un katru reizi tu vari izvēlēties kaut ko labāku. Tu gribi tagad ēst to burgeri, ak tu Dievs, ēd. Bet varbūt vakariņās tu gribēsi kaut ko vieglāku un Es kāpēc jautāju? Tāpēc, ka Latvijā un arī pasaulē šī slavena akcija neapēd zemeslodi pārsvarā orientējas uz to, ka organizatori aicina izslēgt ārā no savas ēdienkartes gaļu. Ar mērķi tādā aizdomāties, ka tomēr, ka ja mēs gribam runāt par šo zaļo dzīvesveidu, mēs gribam viņu pielietot savā ikdienā, tad mums tomēr tiešām, ka pirmais svarīgais jautājums ir samazināt pārtikas apjomu un samazināt diezgan radikāli šos produktus. Vismaz es to tā saprotu, jo ja veselu mēnesi liek, piemēram, neēst gaļu, ja, tad, protams, tu sāc aizdomāties par to, cik tad tīri fiziski tie kilogrami sanāk, piemēram. Ja mēs veselu mēnesi iztiekam bez gaļas, tad, ja mēs to izsakam kilogramos, tie jau būs iespaidīgi cipari, ko mēs neapēdam, vai ne? Tātad, šajā gadījumā tas atkal ir šis resursu patēriņš. Jā, interesanti, tu skaties uz šo akciju, jo Tu tur saskati to, ka aicina izslēgt, un tur ielietoja tādu vārdu liek. Bija tāds vārds. Jā. Jo tā ir programma, ko es saņemu e-pastā, un man pēc būtības tā kā, labi, pareizāk būtu teikt, aicina. Jā. Es atkal to redzu citādi, un es to redzu tieši tā, ka iedod kaut kādas idejas, pamēģināt kaut ko citu. Nezinu, varbūt tas ir vienkārši tāpēc, ka man ir tāda organiska ārkārtīgi liela pretestība pret to, ka man kaut ko liek. Tā kā, ja viņi man kaut ko liek, es nemaz nepamanīju. Ja? Man liekas, ka uz šādu akciju nevajadzētu skatīties tā, ka viss mums tagad rauj gaļu ārā no zobiem un neļaus ganīt govis un tā tālāk. Nē, ja tu tā izlasi pāris tos ēpastus, tur jau nekā tāda nav. Tur ir dažādas idejas, kādas varētu būt alternatīvas. Vismaz tā es to redzu. Nē, es arī esmu mēģinājis, man ļoti patika, un arī mans kaimiņš Jānis Krievēns, zināms arī kā Kriveņš, arī tagad ļoti to sludina un ir ļoti priecīgs, ka mēs viņu esam runājuši par to. Viņš teica, izrādās, es pirmoreiz dzīvē, laikam, ja neskaita bērnības gadus, pirmoreiz dzīvē, visticamāk veselu mēnesi iztikšu bez gaļas, kas arī ir tāds solis
uz laikam labāku dzīvi. Nu, man ar to akciju ir tā, ka es saņemu tos e-pastus, es katru dienu izlasu tās receptes, es paskatos to pārējo, tur dienas citāts un viss, tas man neinteresē. Bet es paskatos tās receptes, un es tāds, jā. Un tad es viņus neuztaisu. Un tad varbūt pēc kāda mēneša es kaut kādas 2 atceros un sāku savā ikdienā ieviest. Apmēram es izmantoju tos visus resursus, kas man tiek dots. Un tas ir normāli, ka no tā visa lielā informācijas apjoma katrs paņem kaut kādu to vienu piekdaļu, kas viņiem liekas interesanta. Agnes, tavi praktiski ieteikumi pārtiks jomā. Es zinu, es biju vienā tavā darbnīcā, ko tu vadīji, un tur arī bija vairāki piemēri, kā samazināt, diezgan tādi praktiski piemēri, kā samazināt pārtiks apjomu ģimenē. Varbūt var padalīties, ko jūs praktizējat. Jā, viens no maniem iecienītākajiem piemēriem ir tiešās pirkšanas pulciņi, kas ir izplatīti Latvijā. Diemžēl ar to tendenci sarukt, bet cik pa laikam viņus apzvanu un mēģinu kādu vēl sadzenāt un atjaunot un apjautāties. Varbūt tomēr ir kāds laiks pagājis, varbūt varam atjaunot, jo es tur redzu ļoti liels priekšrocības ar to, ka tie, kas iesaistās, viņi ir jau apzinātāki veidojot šos iepirkuma sarakstīņus, jo tur ir ierobežojumi, kādā termiņā tev ir jāveic pasūtījums. Tur ir ierobežojumi, kādi piegādātāji tiek iekļauti kopējā piedāvājuma apjomā, un tev ir noteikta diena, kad tu zini, ka tu dosies pēc produktiem. Kā rezultātā, vismaz manā ģimenē, tas ir devis ļoti pozitīvu tādu seku, jo mēs vairāk izvēlamies vietējo, mēs vairāk sākam skatīties uz dārzeņiem, kas ir sezonālie. Nākamais solis noteikti ir biežāk apmeklēt tirgu un iekļaut arī to ikdienā, jo kaut kā tie darba laiki brīnišķīgi pārklājās, bet ir pozitīvas atsauksmes par Cēsu tirgu, un kad ir iespēja arī Rīgā, tomēr tie sabiedriskie transporta tā maģiski tuvu tam tirgum ir, tad arī ieeja un ir forši, kad var izvēlēties to vietējo un sezonālo un, protams, internetu resursi ar brīnišķīgām receptēm. Klientu stāsti ir tie, kurus kolekcionēju es, pēc tam atskaņoju, pierakstu tās receptes, kad, hei, šo produktu var izmantot šādi un šādi. Un es arī iedvesmojos no katra klienta, kas ienāk pie mums Cēsu veikalā, klātienē, ar ko mums veidojas dialogs, kur es nekautrējos apjautāties, kā jūs pielietojat šo produktu, kāda ir jūsu iecienītākā recepte, un līdz ar to man pavērs veselu pasauli, es saprotu, ka man ir vēl daudz ko mācīties, cik brīnišķīgas mums iespējas ir dzīvot veselīgāk un foršāk. Es agrāk biju tiešās pirkšanas pulciņā. Man tā bija izgāšanās, jo, es tur īpaši pavasarī, vasarā, rudenī, tā kā es redzu sezona. Jo ir tā viena diena, kad tiek pievesti visi tie produkti, pieņemsim, ka tā ir piekdiena. Un es tur esmu sataisījis sarakstus, skatos, kas tur ķirši pieejami. Vajag zemenes, skaidrs, ka vajag. Latvijas zemenes tur vēl kaut kāds bioloģiskās super. Tad vajag arī avenes vajag. Bet upenes arī vajag, vai ne? Un tad tur ir visādi tomāti, gurķi, tos arī vajag, un visus tos dārzeņus vajag. Un tad viņus atved vienā dienā, šī tādu te kaudzi. Cik ilgi viņi tā turēsies tādi patīkami svaigi? Dažas dienas. Protams, viņus neapēdu. Un tad es viņus izmetu ārā. Tagad tas ir atrisināts, jo tiešās pirkšanas pulciņā es vairs neesmu, bet dzīvoju pie Latvijas lielākā bezēpakojuma veikala, Rīgas centrāla tirgus, kur es tiešām varu kaut vai katru dienu aiziet nopirkt 0,5 kilogramu zemeņu. Un nākamajā dienā atnākt atkal. Bet tā man ir tāda īpaša ekstra. Jā. Es saprotu, ka katrs cilvēks nevar aiziet uz tirgu reizi dienā nopirkt 0,5 kilogramu zemeņu vasarā. Tu pieminēji šo vārdu ekstra. Bieži vien mēs arī esam dzirdējuši, ka zaļais dzīvesveids patiešām tāda ekstra, ko var atļauties, vai tiem, kuriem ir daudz laika, kuriem ir daudz resursu. Jūs tam piekrītat? Es personīgi, man liekas, ka nē. Redz, tāpēc jau es arī atmetu to vārdu savienojumu zaļais dzīvesveids. Jo tik līdz kā tu neieraksties kaut kādos, tad tev liekas, tad jau es kāds tur zaļais vispār. Man šķiet, ka kaut kādi tā saucamā zaļā dzīvesveida elementi ir interesanti un piekopjami ikvienam, pat tiem cilvēkiem, kas pat neiedomājas, ka tas ir kaut kas zaļš. Jo tādi ļoti labi vides risinājumi pārsvarā jau ir tādi, kas dod arī vēl kādu citu iegūmu. Labi, Agnes iedomājās par to, ka tas ir videi draudzīgi, ka viņa ar vilcienu atbrauc no Cēsīm uz Rīgu.
Ir milzums daudz cilvēku, kas par šo vides faktoru nemaz neiedomājas, bet arī veic to pašu darbību. Tātad efekts tas pats. Un viņi tā dara, jo acīm redzot, šāds transporta līdzeklis viņiem vienkārši ir ērtāks, varbūt tas arī sanāk lētāk, par to es nezinu. Tur ir vēl kaut kādi plusi, kāpēc. Un tas, vai tu tā atpazīsti, ka tas vispār bija kaut kas vidē draudzīgs vai nē, tam jau nav baigās nozīmes, ja tu sāc skatīties kaut kādu CO2 bilanci. Kāpēc tas CO2 tur ir vai nav, tas jau vairs nav svarīgi. Šis tās ļoti labs ievads mūsu nākošai tēmai, jo jūs arī tā minējāt, ka īsti nav skaidrs, kas tad tas zaļais dzīvesveids ir, ja mēs tā sākam to definēt un mēs to piekopjam, ka te ir ļoti daudz neskaidru jautājumu. Ja? Un parādās arī tāds termins kā zaļmaldināšana. Bieži vien tas tiek izmantots, lai maldinātu patērētāju. Varbūt Agnes, kā no uzņēmējdarbības skata punkta, vai esi sastapusies ar to, ka Latvijā kāds tiek maldināts un tiešām esi saskatījusi šo zaļmaldināšanas aspektu? Ir bijusi tāda lieta pieķēri. Spilgtākais piemērs, ko es atceros, tā kā mēs esam arī sociālais uzņēmums, un tie sociālie uzņēmumi savā starpā arī tīklojās, satiekās, ir dažādi pasākumi, un man bija brīnišķīgs pasākums viesoties Valmieras zaļajā skolā, un mums bija tāda kā meistarklase, un pedagogi stāstīja savu skatu punktu, un viens no tiem tieši bija par marķējumiem, kur skaidroja un padalījās ar aplikāciju, kuru var izmantot, lai tad noskaidrotu, kas tad tam lācītim vēderā, un bija ļoti brīnišķīgi sagatavots apkopojums, kas tad ir tie marķējumi, kuriem tiešām ir vērts pievērst uzmanību, un kas tad ir tie, ko izmanto tīri mārketinga nolūkos, vai tās krāsas, ja viņš tur zaļāks, viņš tur brūnāks, tad jau mums tā psiholoģiski liekas, jā, viņu mēs pievelkam uz to zaļo, uz to veselīgo, bet varbūt tur tomēr nav viss tik skaisti un forši. Tā kā marķējums noteikti ir tas, ko ir vērts ikvienam paskatīties, kas ir tie pamata simboli, pēc kuriem es varu vadīties, un tad pārējos, jo, protams, mēs varam atmest kā sugu neiedziļinoties, nepārbaudu, bet vai šitas arī, tad mums tur pie tā veikala plaukta paies stunda pētot un meklējot, vai tā zaļā vardīte ir šī zaļā vardīte, vai tomēr tā lapiņa ir tā bioloģiski certificētā lapiņa, vai tā ir tā zaļā karotīte, vai tā ir bordo karotīte, vai varbūt tā vispār nav karotīte. Tādā veidā. Elīna, tavi varbūt tādi novērojumi zaļmaldināšanas jomā pastāv, nepastāv, kāds ir? Protams, pastāv. Bet kaut kādā ziņā zaļa maldināšana vēsta par kaut ko labu. Tā vēsta, ka uzņēmējs ir sapratis, ka šis ir svarīgs jautājums. Un ka klientiem tas ir svarīgi. Tad jādomā, ko tādu zaļu varētu pateikt. Tad tagad izdomāsim kaut kādu ierakstiņu Facebookā vai ko tur varētu. Kaut kādu lapiņu vai tādu smaidīgu bērniņu uzlikt uz iepakojumu. Kaut kas jādomā. Viņš ir vismaz atpazinis to, ka tas ir svarīgs jautājums. Vai ne? Un no tik daudziem svarīgiem jautājumiem, ka tieši šis ir izvilkts kā tas, kur vajadzētu tomēr pievērst to uzmanību, tas ir, man liekas, tas ir ievērības cienīgi. Jo, piemēram, neesmu pamanījis, ka kāds uzņēmējs uz sava iepakojuma ļoti aktīvi aicinātu visus pilsoņus piedalīties vēlēšanās. Tas arī ļoti svarīgi, vai ne? Jūs piedalāties taču vēlēšanās. Pareizi. Piedalāmies. Jā, es visus aicinu to darīt. Šogad būs pašvaldību vēlēšanas, noteikti ejiet. Bet tas nav kaut kas tāds, ko jūs redzētu uz beļas pulveru pakām. Pareizi. Un tad no visiem tiem svarīgajiem jautājumiem tieši šis ir izcelts. Man liekas, ka to vajadzētu novērtēt. Bet, protams, tālāk, kā viņš tiek izcelts, tur ļoti bieži ir tā sabiedrības maldināšana, un tā nelaime ir tāda, ka lielākoties uzņēmējs to ļoti labi zina, ka viņš tā kā ne līdz galam pateica. Un te ir tas, ka pasaka tieši tik daudz, lai juridiski nebūtu kur piesieties. No vienas puses malači par tādu konstrukciju, jā, tas liecina par kaut kādu intelektu, bet par godaprātu tas neliecina gan. Un tas, ko patērētājs var darīt, diemžēl tā ir tāda ļoti skrupuloza savu iecienītāko produktu pētīšana,
Un tam īstenībā nevajadzētu būt tik sāpīgi, jo, ja jūs paskatāties paši uz to, kādus produktus jūs izvēlaties ikdienā, nebūs tā, ka jūs izvēlaties 200 produktus, ja, vai trauku mazgājamais līdzeklis visticamāk pērc vienu un to pašu jau gadiem. Un ja tu, tā gan ir tā izvēle, ko tu vienreiz izdari, un tad dragā uz priekšu. Un tad varbūt tajā vienā reizē tiešām var paskatīties, kas tur ir, un vai tiešām šis ir tas labākais, ko šobrīd var izvēlēties. Jo nevienmēr tas, ka līdzeklis ir zaļā krāsā, nozīmē, ka viņš ir ļoti labs. Un iespējams, ka ir ok arī izvēlēties vidē nedraudzīgāko trauku mazgāšanas līdzekli, bet tad, lai cilvēks to zina, ka tā ir tā viņa izvēle, jā, es izvēlējos šito, tāpēc. Lai kāda tā izvēle būtu, tai ir jābūt informētā izvēlē. Biznesa literatūrā bieži vien ir, ja mēs sākam meklēt par zaļmaldināšanu, tad varam atrast tādu kā risinājumu, ka savus patērētājs ir jāizglīto un savus patērētājs ir jāpasargā no jūsu konkurentiem, kas varbūt nav tik orientēti uz šo zaļo domāšanu. Kā jūs ieber.lv attīstat, izglītojat savu klientu? Jā, mums arī ir raidījumi un dažādas publikācijas tieši ar uzsvaru izzina un pielieto. Jo es redzu arī pēc savas mācīties kāres, ja es vienkārši mācos, bet nepielietoju. Ļoti ātri tās zināšanas kaut kur nosēžās un pazūd, tiek arhivētas, vai tie drukātie materiāli, kurus es noteikti kādreiz apskatīšos vēlreiz, bet tiešām viņi stāv tajā plauktā. Un tāpat arī tās ikdienas sarunas ar klientiem, tās ir tās foršās, kur mums parādās tā lielā bilde, tā atgriezeniskā saite, kāds tad klientam ir tā izpratne, ko viņš dara, kāpēc viņš dara, un mēs esam forši ar to, ka mēs atbalstam vienalga, cik liels un kurā posmā ir tas ilgtspējas solis. Arī, ja ienāk seniors uzpildīt savā burciņā kurkumu, mēs viņu priecājamies satikt, mēs ar viņu aprunājamies, kā viņš rūpējas par savu veselību un uzsverot šīs te labās izvēles, kad, viņš ir sagatavojies, viņam ir sava burciņa, viņš ir atnācis, viņš jau domā par savu veselību, lai ēdiens kļūtu par zālēm, nevis zāles par ēdienu, izceļot šo te pozitīvo, veidojot attiecības ar klientiem, arī vairāk uzticās un ieklausās. Un ir, protams, arī klientu daļa, kas atnāk un viņam ir skaidrs, ko viņš dara, kāpēc viņš dara, bet viņš nav komunikablais tips. Arī tas ir ok. Tāpēc nebāžamies ar savu informāciju virsū, bet ir forši satikt savējos un priecājamies, ka kopiena aug, kam rūp un kas aizdomājas un ir atvērti dalīties ar saviem stāstiem un iedvesmot citus. Es pareizi sapratu, ka jūs savus klientus vairāk devējat, pareizi, kā jūs tikko teicat, kopiena. Jā, tieši tā, savējiem, kā ģimene, daļa no ģimenes. Jo mazā uzņēmuma priekšrocība ir tāda, tu jau nekur nevar paslēpties. Tas nav lielais tīkls, kur mēs nekad neesam redzējuši, kurš tur ir patiesā labuma guvējs. Mēs esam atrodami, telefona numuri ir pieejami, klients ir man arī zvanījis un devis atgriezienisko saiti, ja kādreiz nav kaut kas bijis labi. Un tas mūsu galvenais redzējums ir, ka mēs nedzīvojam ideālā, perfektā pasaulē. Gadās visādi, bet kas ir tas uzsvars? Mēs vienmēr meklējam risinājumu, skaidrojumu. Ja mums nav šī atbilde, vēršamies pie ražotāja. Tur partijas problēma bija, kas tur bija pa ideju, vai skaidrojam pēkšņu cenas pieaugumu. Kas ir tas klientam bijis tas sāpīgais punkts un risinam. Līdz ar to pieaug mūsu kvalitāte un klients pēc sarunas ir nevis dusmīgs un pārskaities, bet pasaka, bet paldies, ka jūs esat. Un paldies, ka jūs risinājāt šo situāciju. Es vēlos veikt nākamo pasūtījumu. Un tas ir tāds labākais rādītājs, ka tu esi ticis galā ar šo situāciju, jo sākumā ir viss slikti. Man liekas, šī ir atbilde uz jautājumu, vai ir jēga patērētājam kaut ko teikt tam ražotājam vai tirgotājam. Un vai tas kaut ko vispār mainīs? Un es teiktu, ka ir jēga gan teikt mazam uzņēmumam, gan teikt lielam uzņēmumam. Protams, tas svars, vienas balss svars pret IBRLB un vienas balss svars pret Rimī, viņi ir dažādi, bet tik un tā, ja savācās daudz to balsu un lūgumu, un tad jau tas uzņēmējs ir spiests kaut ko darīt. Protams, viņš visticamāk nemainīs kaut kādas savas prakses, tad, ja tas vienīgais dzinulis būs cilvēka atsauksmes. Tur ir jābūt vēl citiem dzinuļiem, ir jābūt iespējām
kaut ko mainīt. Ir jābūt tehniskām iespējām, ka nezinu, tur labāks iepakojums vispār tirgu ir pieejams. Vai ir jābūt arī ekonomiskam pamatojumam. Un tad, kad tas viss sanāk kopā, tad vēl pie tā pamatojuma ir, ir arī sabiedrības pieprasījums. Un tāpēc ir būtiski tādā vai citādā formā pateikt to savu viedokli, ka man šitais patīk vai man šitais nepatīk. Un kā Agnes, tu jau teici, ka beigās tas arī uzlabo tā paša uzņēmuma kvalitāti un darbību. Jā, augam. Runājot par šo augšanu un par attīstību, mums pēdējā laikā dienas kārtībā ir parādījies jautājums, kā jaunā CSRD direktīva. Varbūt vari paskaidrot, Elīna, kas tas tāds ir, kā to pareizi tulkot un ko tas vispār nozīmē uzņēmējiem un ko tas nozīmē patērētājiem, ko tas vispār nozīmē mums Latvijai. Tā ir direktīva, kas paredz, ka lielākiem uzņēmumiem būs jāziņo par saviem ilgtspējas rādītājiem un tiek iedots virziens ar diezgan nekonkrētiem jautājumiem, kas tieši būs jāziņo. Tās sākotnējā doma ir izvairīties no zaļmaldināšanas, proti tā liktu uzņēmumiem nevis stāstīt tikai par to, ko viņi grib stāstīt, bet arī par to, ko plašāka sabiedrība, zinātne tā tālāk uzskata par svarīgu, ka viņiem vajadzētu stāstīt. Par kaut kādiem neērtiem jautājumiem, uzņēmumam neērtiem jautājumiem. Un tas viens no iemesliem, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs, ir klimata pārmaiņu mazināšana. Un, protams, lai uzņēmums varētu sākt, piemēram, mazināt savus CO2 emisijas vai labāk piemēroties klimata pārmaiņām, ir pašam jāzina, kāds ir tas stāvoklis, cik mēs emitējam, ko mēs vispār darām, lai piemērotos un tā tālāk. Tik tālu viss pareizi. Un, ja mēs pieņemam, ka tās klimata pārmaiņas ir prioritāte šajā ziņā, tad tur viss pareizi. Bet tad tur nāk klāt veseli kaut vēl visādu citādu jautājumu. Un ja tev ir jāatbild uz vēl kaut kādiem 300 jautājumiem, tad ir pilnīgi skaidrs, ka klimata pārmaiņas nevar būt nekāda prioritāte. Kā var būt prioritāte tad, ja ir vēl vesela gūzma ar citiem jautājumiem? Tas ir viens. Un otrs, manuprāt, šis nepalīdz izvairīties no zaļmaldināšanas. Un tas pat nepalīdz labāk kaut kā komunicēt ilgtspējas jautājumus. Jo, manuprāt, labākais veids, kā noslēpt informāciju legāli, ir iedot veselu kaudzi ar informāciju. Tad ej un meklē. Tas ir tas pats, kas tur, nopērts savu apdrošināšanu un tad noteikti izlasi to līgumu. Tas viņi nelasīs. Bet tur viss ir rakstīts. Tur viss ir rakstīts. Tas, vai tu saproti vai nesaproti, tas ir, bet tur viss ir rakstīts. Tā, mēs tīri. Un man šķiet, ka šis iet apmēram tajā virzienā, ka tā būs uzņēmumam čakarīga un ļoti dārga, bet iespēja parādīt, ka viņa vajag tīri. Jo visu tā informācija ir. Ņemiet, meklējiet. Tāds ilgtspējas ziņojums, cik es tagad tur esmu redzējis, kaut kādus, kas tā kā jau atbilst kaut kādiem standartiem, tur 200-300 lapas. Baigi forši, vai ne? Kurš to lasīs? Kurš to lasīs? Auditors izlasīs, jo tas būs viņa darbs, par ko viņš saņems naudu. Un tas tiks iesniegts valsts ieņēmuma dienestam, vai tur kāds lasīs. Es nezinu, vai. Es nenovēlu nevienam kaut ko tik garlaicīgu lasīt. Vai šī jaunā direktīva attieksies arī uz Agnesi? Uz Agnes uzņēmumu? Var gadīties, ka pēc kaut kādiem vairākiem gadiem, jā, bet man ir stipras aizdomas, ka tur tiks ieslēgt atpakaļgaita, un tad tomēr nē. Bet, ja attieksies, tad tādā vienkāršotākā formātā, bet arī čakars būs baigais. Bet, Agnes, tu būtu gatava, piemēram, šāda tipa ziņojumus veidot, bet, protams, atvieglotā formā, varbūt ne uz tām 300 pār lapas pusēm un tam līdzīgi, ja? Bet tikai pie nosacījuma, ka tas tev patiešām kaut ko dos. Un ko tu gribētu pati saprast no šāda tipa ziņojumiem? Kaut vai arī par savu uzņēmumu. Es redzu potenciālu šādiem ziņojumiem, jo tas jau liek aizdomāties uzņēmumiem. Arī esmu gājusi kā lektore, kā mentors, piedāvājis to savu redzējumu, no kura gal vispār sākt.
Jo man ir bijusi tā iespēja satikt šos uzņēmumu pārstāvjus, kas jau par to domā, kas zina, ka viņi ir jau šajā sarakstiņā, jau kam tagad tas ir jādara, vai tūlīt jau sāksim par to domāt. Un viņi nekautrēs jautāt, hei, kas tas tāds ir? Kas mums īsti jāuzskaita? Jo ir uzņēmumi, kuriem ir liela pieredze, zinoši kolēģi jau, kam tas ir pašsaprotami. Īpaši, ja tu esi kāds lielākas grupas uzņēmums, daļa no lielāka koncerna, tad viņiem jau ir zināšanas, prasmes un iemaņas. Un arī man pašai ir bijis brīnišķīga pieredze vadīt šādu veidu apmācības, un tur bija brīnišķīga tendence, ka sanāca mums kopā, mēs strādājām grupās pa 2, un neplānoti, nezinot, kas būs no kura uzņēmuma kāds pārstāvis, sanāca, ka komandā viens ir tāds, kas jau ir ar spēcīgiem muskuļiem, kas pārzina šos jautājumus, un viens ir tikko jauns amats, jauns darbinieks, gribētu uzzināt, kas tas tāds ir, kas lācītim bedrā. Un pozitīva tendence ir tā, ka ikvienā uzņēmumā neatkarīgi no tā, vai viņam jau ir jāziņo, vai būs jāziņo, vai vēl maziņš un vēl ir viss priekšā, šī interese ir, un viņa arī ieklausās, kas ir tie ilgtspējas pamatu soļi, ko es varu sākt. Viens no foršiem piemēriem ir par to pašu atkritumu grozu, kas ir ierasts zem katra rakstām galda. Varbūt nevajag zem katra rakstām galda. Varbūt mums vajadzētu viņu apvienot, centralizēt gaitenī, un tad pie reizes arī varētu gan izkustēties, ne tikai sēdēt un aizmirstam par sprandas vingrinājumiem, padzeršanos un tā tālāk, ka tas ir tāds foršs zirneklīts, kur sākt kustināt, kur strādāt ar personālu, viņu izglītot un dot to pirmo stimulu, kad, hei, tu mums esi svarīgs, mums rūp tava labbūtība. Tas nav tikai par atkritumu neradīšanu. Es redzu potenciālu. Un kā skaties uz lieliem uzņēmumiem? Ja? Tīri tā arī paklausoties, ko Elīna teica par šo direktīvu. Viņi tad tu uztvers tā nopietni, vai tomēr tas būs tāds vairāk tās ķeksīšu variants, ka uz papīra viss būs kārtībā, bet dzīvē tomēr mēs varbūt šo direktīvu īsti neredzēsim, kā tu kā uzņēmējs skaties uz tiešām šo lielo koncernu darbību. Nu, noteikti ir apsveicams tas, ka viņi sāks vispār par to domāt, kam vēl tas nav bijis dienas kārtībā. Un otrs, lai varētu kaut ko uzlabot un pilnveidot, mums ir jāzina, ar ko mēs sākam, kur mēs esam. Tātad kaut kas jāsāk būs mērīt, kaut kas jāsāk būs pieskatīt. Kā mums iet ar to papīra iepakojumu? Kā mums iet ar tiem kārtridžiem? Kā mums vispār ir tā infrastruktūra? Mums ir iespēja darbiniekiem atbraukt ar to velosipēdu. Kā, kurā līmenī katrs to paņems, tas ir uz viņu pašu atbildības, bet es redzu, ka tas ir iespējams sākt viņu kustināt un arī par to aizdomāties un arī par to komunicēt pavisam noteikti. Jo bieži vien arī uzņēmumi saka, man jau nekas nav, es jau neko nedaru, es tik tur ražoju vai sniedzu pakalpojumu, es par šito lietu nē. Bet tad rodas jautājums, ko tam klientam stāstīt? Es tā kā nezinu, kas man būtu tāds izceļams. Un tad ir forši, kad ir šādas ārpakalpojumu konsultācijas vai pie Zero Waste Latvija vai pie privāti nākot un meklējot tos informācijas līderus, kad atverās acis, bet šito mēs darām. Šitas ar mums ir, tas jau bija pašsaprotami jau cik gadus. Tagad mēs par šito vairāk, tā kā tas ir tas, kas man ir jādara. Protams, pietrūks tādas konkrētības un, protams, būtu foršāk arī īsāk, nevis uz tām 200-300 lapām, bet konkrēti kaut kāda saprotama veidlapa, kur tiešām ir caurskatāma, kur mēs varam katru gadu salīdzināt, uztaisīt arī kādu sistēmu analīzi, kādi tad bija tie rādītāji pagājuši gadu, kādus tad mēs gribētu pēc 5 gadiem. Ja tam nopietni un forši pieiet, es tur redzu potenciālu. Jo, protams, papīrs pats cieši visu, atrakstīties var ik viens. Jā, Agnes, tu runāji par dažādām darbībām, ko uzņēmums var veikt, lai dzīvotu un strādātu vidē draudzīgāk, bet pārmaiņu ieviešana un pārmaiņu aprakstīšana, vai nevis pārmaiņu, bet esošā stāvokļa aprakstīšana, tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Jo direktīva neliek tev mainīties. Tur vēl ir tā vēl nākamā daļa, kas būs kaut kādiem mega lieliem uzņēmumiem, kas tur ir, es nezinu, 2 Latvijā. Ja? Vārds sakot, tas uz nevienu neatieksies. Tur svarīgi ir tas, ka tu pieraksti, kas tev cik ir. Tu kaut ko izmaini? Nē. Ka tu vari mierīgi audzēt savus CO2 emisijas, galvenais aprēķini un pieraksti, ka tā tas ir. Un pilnīgi noteikti tu vari arī paskaidrot, kāpēc tu viņus audzē. Mēs tur palielinājam ražošanu, un tur sanāk arī emisijas palielinās. Tur iemesls vienmēr atradīsies, ja? Tā nav problēma. Man liekas, ka tāda ārprātīgā
visa pierakstīšana, publicēšana, un tur tiešām tie jautājumi ir tādi, ka tu tā nevar saprast, priekš kam tas ir vajadzīgs. Tas vienkārši novērš ilgtspējas speciālista, ja tāds uzņēmumā ir, to laiku un uzmanību no kaut kādiem risinājumiem. Viņam vairs nepietiek laika domāt, kā mēs varētu izvietot atkritumu konteinerus, lai radītu mazāk atkritumu, jo viņam tur tie ķekši jāvelk. Un, protams, varētu teikt, ka pieņemiet darbā vēl vienu cilvēku. Apsveicam, no kurienes, kur viņi radīsies. Latvijā jau tā, ne tikai Latvijā ir kvalificēta darba spēka trūkums. Un vienkārši nogruzīt ar šādiem atrakstīšanās vingrinājumiem, kur ir pilnīgi skaidrs, ka pat tie uzņēmumi, kas ļoti labticīgi tur metīsies iekšā, protams, ka viņiem būs kaut kādas prioritātes, uz kurām viņi grib strādāt, pieņemsim 7. Ja, ko viņi atpasīs, ka šitais svarīgi, tas. Un tad tos pārējos 100, tur aizpildam kaut kā tur, lai ir kārtībā. Tā. Un vai tur ir baigā jēga no tās novirzīšanas no reāliem risinājumiem? Tā. Ja es kā patērētājs, piemēram, atkal skatos, man būs kāds tiešais labums man kā patērētājam no šīs direktīvas? Vai nenāk nekas īsti prātā? Jā, es saprotu, ja es esmu pētniecības jomā strādājošais, es varu izlasīt, es varu uzrakstīt kādu rakstu, es varu izpētīt šo situāciju, nodot informāciju, piemēram, tiem pašiem studentiem un tā tālāk. Ja? Bet man kā patērētājiem, vai man kaut kas no tā mainīsies, vai tomēr? Īsti nevaru ieraudzīt, kur tev kaut kas varētu mainīties. Jo arī tad, ja tu būsi tas patērētājs, kurš ir ārkārtīgi ieinteresēts un tiešām grib zināt vairāk par šo uzņēmumu, tad tu paņem to blāķi un tagad lasi, kas tur ir un mēģini atrast to kas tevi interesē. Jo man šķiet, ka tie būtiskie jautājumi, kā uzņēmumam zināt, vai ir kaut kas svarīgs vai nē, tas ir tas, ko viņam klienti prasa, tas ir tas, ko viņam prasa piegādātāji, tas ir tas, ko viņam varbūt bankas prasa, tas ir tas, ko Delfu komentāros tev prasa vai par ko tevi apsūdz. Tad, ja tas parādās vairāk kārt, tad ir iemesls domāt, ka tev varbūt šis ir jāskaidro. Piemēram, tur, es nezinu, ja Delfu komentāros parādītos informācija 20 reizes pēc kārtas, ka Edgars Čerkovskis ir korumpants, tad tu varētu sākt skaidrot, parādīt kaut kādas savas ienākumu plūsmas, izdevumu plūsmas, ko tu esi darījis, ka tad, cik tāds, tur parādītos kaut kāda caurspīdība, iespējams tavā darba vietā varētu parādīties, ja vēl nav kaut kāda trauksmes celšanas mehānismi, tu esi, tad lai ziņo, un tas tā kā palīdzētu parādīt, esi vai neesi. Ja tavā darba vietā ir ļoti labi izstrādāts mehānisms ziņošanai par korupcijas riskiem, tad tu vienkārši nevarēsi izslīdēt. Lūk. Un tad, ja cilvēki sāk prasīt kaut kādas noteiktas jautājumas, tad tie ir tie būtiskie. Arī tad, ja tev nepatīk par viņiem runāt. Bet vienkārši ziņot par visu pēc kārtas, tur, es nezinu, neinteresē. Šis īstenībā arī svarīgs jautājums, arī to apkopojot visu. Bet tagad mēs paņemsim mani, piemēram, es neorientējos vispār nekur, bet es esmu noklausījies šo raidierakstu un pēkšņi gribu sākt dzīvot labāk, es gribu atšķirt, kas ir zaļmaldināšana, tā tālāk. Ar ko man sākt? Kur vērsties? Kur ņemt informāciju? No vienas puses mēs esam pieraduši, ka informācijas vairāk nekā vajag, bet tad, kad tu sāc praktiski kaut ko meklēt, tad izrādās, ka īsti nav tik daudz, cik gribētos. Vai ir kādas organizācijas, vai ir, es zinu, ka jūsu uzņēmums arī piedalās vairākās asociācijās. Ja, kādi būtu tavi praktiskie ieteikumi, ko darīt cilvēkam, kurš grib sākt kļūt zaļāks un kurš grib sākt izvairīties no zaļmaldināšanas, vai arī uzņēmumu, dzirdēja Elīnas tiešām tādu ļoti labo skaidrojumu par šo jauno direktīvu, un kaut ko grib sākt darīt. Ar ko tad vajadzētu sākt? Noteikti jāsameklē biedrība Zero Waste Latvija un jāpievienojas tai. Tieši tik vienkārši.
Tur ir savējie, tur ir informācija, tur nav neatbilstošu jautājumu. Tur jautājums ir forši, ka viņš ir uzdots. Atradīsim risinājumu, pie kura kolēģi vērsties vai kur sadarbības partners varētu sniegt šo informāciju. Brīnišķīgs sākums, ikvienam pieejams. Tev bija pieredze Zero Waste Latvijā, ja? Tas tā tiešām ir? Var tik Jā, es laikam nevaru atcerēties nevienu tādu reizi, ka kāds būtu vērsies ar kaut kādu jautājumu un viņš tiktu kaut kā nostumts malā. Un arī tad, ja tā nav mūsu kompetence vispār, tad mēs visticamāk zinām, kā kompetence tā ir. Bet, ja man būtu jānosauc kaut kāds viens solis vai viens telefona numurs, ja mēs runājam tieši par atkritumu jautājumu, tad, ja cilvēks grib mājās saprast, ko tur var šķirot, kas pārstrādājums, kas nepārstrādājums, jo to, ka kaut kas ir pārstrādājums, raksta uz visa kā. Tas nav baigi definēts, kur to var rakstīt, kur ne. Tad mans ieteikums ir piezvanīt savam atkrituma apsaimniekotājam. Jo produkta ražotājs, viņš nevar zināt, kurā pašvaldībā tu viņu nopirksi. Un pa pašvaldībām tie nosacījumi mēdz atšķirties. Un tikai tavs atkrituma apsaimniekotājs varēs pateikt, vai viņš šito bunžiņu ņems šķirošanā un vai tā tiks pārstrādāta vai nē. Tas pats attiektos arī uz uzņēmumiem. Jo nevienmēr ir tā, ka uzņēmumi apzināti melo un maldina par to, ka šis ir vai nav pārstrādājums. Viņi kaut ko ir dzirdējuši, ka, piemēram, Vācijā šito pārstrādā, tā tad ir pārstrādājums. Neiedomājoties par to, ka viss beigās atduras pret to, kādas ir tās iespējas Latvijā, ja viņi strādā Latvijas tirgu. Ko tad darīt? Piezvaniet kaut kādiem 3 lielākajiem apsaimniekotājiem, paprasiet, kāda situācija ar tādu un tādu iepakojumu. Jo, diemžēl, Latvijā arī ir bijuši tādi gadījumi, kad ražotāji pat izmaina savas ražošanas līnijas vai sāk iepirkt kaut kādu jaunu iepakojumu, jo ir dzirdējuši, ka šitais pārstrādājums. Baigi labi, mēs gribam mainīties. Taču tā situācija uz vietas ir tāda, ka netiks vākts pārstrādē. Un to ir vērts nočekot laiku pa laikam, jo tā situācija arī mainās. Ja es tagad pateikšu kaut kādas tur makaronu paciņas tādas un šitādas nevar pārstrādāt, tad varbūt pēc 3 mēnešiem varēs. Un tiešām ir vērts vienkārši piezvanīt pāris atkrituma apsaimniekotājiem, lai saprastu, kas ir kas. Tas tad, ja tu esi uzņēmums. Ja tu esi vienkārši cilvēks, kurš grib kaut ko šķirot savās mājās, tad ir zvans vietējiem atkrituma apsaimniekotājiem, lai kurš tas arī būtu. Tas parasti ir redzams uz miskastes, kurš ir apsaimniekotājs, un tur visbiežāk ir arī telefona numurs. Tā kā paskatieties uz savām miskastēm. Jums ir varbūt kāda veiksmes stāsts šajā jomā, kas uzreiz tā iekrīt atmiņā, kur šis jautājums tika sakārtots varbūt? Es esmu pārliecināts, ka viņu ļoti, ļoti daudz vienkārši. Parasti, kad pajautā kādu konkrētāku, tad nekas tā. Tagad, ka konkrēti sāk prasīt? CSIs varbūt kāds piemērs. Mums ir brīnišķīgs piemērs, mums CS ir parakstījuši memorandu par bezatkritumu pilsētu. Mums ir brīnišķīga sadarbība ar vietēju atkritumu apsaimniekotāju ZOO. Esmu arī iepriekšējās vārdienas pavadījusi pie viņiem poligonā. Tas ir brīnišķīgs izbrauciens ar autobusu, redzēt reāli tos kalnus. Un tur ir ļoti zinoši kolēģi, kas nerimstoši atkārto un stāsta un izglīto, kas ir tas apzīmējums, kas ir tas marķējums, pēc kā vadīties. Un, tā kā brīnišķīgs Elīnas ieteikums aplūkot tās atkritumu konteinerus, sazināties rakstiski vai aiziet klātienē uz kādu šo te, kur ir atkritumu nodošanas, kur var satikt cilvēku pretī. Katram tas savs veids un viss ir iespējams, ja ir gribēšana darīt. Un es saprotu, ka ir daudziem tāda nepatika pret tiem atkritumniekiem, tur viss zagļi, mafija un tā tālāk. Bet, lai kas un kāda viņi arī būtu, šobrīd situācija ir tāda, ka viņi ir tie, kas fiziski savāks vai nesavāks kaut kādus konkrētus atkritumus, un viņi ir tie, kas fiziski viņus kaut kur nogādās. Tātad gribi, negribi, viņi ir tie, kas šos jautājumus pārzina vislabāk par tieši to, kas notiek tavā pilsētā, tavā pašvaldībā.
Es varu tikai arī piebilst, ka šo informāciju var meklēt arī šo uzņēmumu mājaslapās iekšienē. Ja? Un arī tagad Latvijā ir tik daudz, jūs pieminat ZAO. Viņa šis, man liekas, pareizāk izglītošanas centrs URDA saucās. Ja? Vai fantastiski. Mēs esam arī bijuši ar studentiem fantastiski. Getliņi izglīto šajos jautājumos. Getliņiem ir, manuprāt, vides un zinātnes centrs. Daudz ko var uzzināt Rīgas Tehniskās universitātes Futurīmo izglītojošā centrā. Vairāk biznesa inkubātori piedāvā informāciju. Man patiešām arī liekas, ka tās informācijas pat kaut kādā brīdī varētu būt pat pārāk daudz, bet man patika tas, kā jūs pieminējāt, tiešām viena konkrēta organizācija vai jūsu konkrētais pakalpojums sniedzējs, ar ko tālāk jūs varat strādāt, un man tā pieredze ir sekojošā, ja šis klients ir adekvāts, kas ir ļoti būtiski šajā jautājumā, ja, ka jūs tiešām gribat nevis atrast kaut kādu kļūdu un vienkārši sev uzlabot garstāvokli, tāpēc, ka jūs to esat atraduši un jūs esat sačakarējuši dzīvi vēl kādam šajā dienā. Ja? Bet ja jūs tiešām gribat šo problēmu atrisināt, un jums tas ir svarīgi, un ja jūs mākat komunicēt un spējat sadarboties, tad man liekas, ka atrast kopsaucēju varētu būt diezgan viegli šajā gadījumā. Ja? Man jau liekas, ka atkal tā izrunāšana un tā personīgā attieksme ir diezgan svarīga. Neskatoties uz to, ka jūsu kolēģi Maija Krastiņa vienā no mūsu pirmajiem raidījumiem vairāk atbalstīja tieši šo tādu policijisko piegājienu, ka tomēr mums ir vairāk vajadzīgas sodi, ka mums vairāk ir vajadzīgas tādas normatīvi regulējumi un tam līdzīgi. Ja? Nu, es pilnīgi arī piekrītu Maijai, ja, ka tiešām varbūt lielākai daļai sabiedrības tas ir vajadzīgs, bet man liekas, ka jāsāk ir tieši ar šo attieksmes maiņu un spēju saskatīt problēmu kā izaicinājumu, kā risinājumu. Mēs esam čempioni regulējumu apiešanā. Jā. Tā kā regulējums nebūs risinājums. Ja? Varat taisīt, izdomāsim, kā apiet. Ja? Tā nav problēma. Ir viena lieta, kur tiešām Latvijas iedzīvotāji tā kā labi ir paņēmuši, un tā ir tā izlavierēšana starp dažādiem nosacījumiem. Un, zini, taisi kādus likumus tu tur gribi. Izdomās. Kā tur izdomās. Nobeigumā iztēlojieties, tuvojas priekšvēlēšana laiks, vēlēšana laiks. Nu, jūs esat kļuvuši par šīs jomas. Pareizāk teikt, gribat kļūt par šīs jomas atbildīgajiem speciālistiem. Es tā ļoti maldīgi, lai nesauktu attiecīgi partijas ministru un tā tālāk. Ja? Bet jums ir mēs tagad kandidējam vēlēšanās, ja? Okay. Jā. Bet jums būtu jāieskicē nākošie 5 gadi Latvijā zaļā dzīvesveida. Bet kaut kad jau būs arī... būs, jā. Tad kurās vēlēšanās mēs tagad startējam? Abās, tāpēc, ka tagad abās. Tad kā jūs ieskicētu saviem vēlētājiem nākošos 5 gadus? Ja es gribētu tikt abās vēlēšanās, es vienkārši sadrukātu daudz plakātus, salikt uz ielām, kas tur ko skicēt. Bet izmantot tomēr to zaļo dzīvesveida aspektu. Tur būs plakāts, būs kaut kāda mana bilde, vides slavenība, Elīna Kolāte. Viss. Tādi, teiksim, novērojumi, ko mēs sagaidīsim tuvākajos 5 gados, kaut kāds tendences šajā jomā, kaut kas mūs sagaida vēl? Zini, tā, kas skatoties uz to, kas notiek citur Eiropā un pasaulē, es tā īpaši pozitīvi neraugos uz to, kāda būs attīstība, politiskā attīstība vides jautājumos. Tas ir kaut kādā ziņā arī ļoti saprotams, jo, protams, Eiropā un īpaši Latvijā, Baltijas valstīs drošības jautājums numur 1. Un pārliecināt cilvēks, ka vismaz tikpat svarīgi ir arī vides jautājumi, es ļoti labi saprotu, ka tas tur vienkārši neaizies. Un tur ir sava taisnība. Tāpat arī tā neapmierinātība ar kaut kādām vides prasībām, kuras dažkārt ir tā apkarinātas ar vēl visu kaut ko citu un tik ļoti sarežģītas, ka tur tā jēga pazūd aiz sarežģītiem vārdiem. Es redzu, ka ļoti daudz kur tiks slēgta atpakaļgaida. Baigā sajūsmā es par to neesmu. Bet, man šķiet, tāds sajūta rodas, un arī Trumpa izteicieni
Un daudz kas cits arī tomēr izskatās, ka mēs laikam tuvākajos gados tomēr spērsim soli atpakaļ. Tas arī mans ir tāds personīgais. Trumps jau otro reizi stājas ārā no Parīzes nolīguma. Man liekas, tā ir vienīgā valsts, kas 2 reizes stājas ārā. Skatīsimies. Agnese, tavs. Man ir ceļa vārdi noslēgumam. Sāc ar sevi. Un to pateikt tik vienam, jo mums katram ir idejas, kā citiem vajadzētu darīt savādāk. Bet ja mēs sākam ar sevi, ko es varu darīt savādāk, savā mājsaimniecībā, savā ikdienā, un, protams, vienmēr ir kādi tie pirmrindnieki, tie celmlauži, kas domā savādāk un tur citas prioritātes. Un tad ir arī vieglāk to kopainu saprast. Daram to, ko mēs katrs varam no sava punkta, tur, kur mēs esam. Izdaram labāko, ko mēs varējām. Un mazas lietiņas var izmainīt un iegrozīt lielākus procesus, bet tas pamats sāc ar sevi. Paldies! Šis arī būs ļoti labs nobeigums. Paldies, cienījamie klausītāji, paldies, skatītāji. Vēlreiz atgādinu, ja jums rodas idejas mūsu raidījuma nākošajiem tematiem, droši sazinieties ar mani, Edgars Čerkovskis. Sociālajos tīklos informācija ir pieejama gan Facebookā, gan Instagramā. Šāda pieredze mums jau ir. Vai arī rakstiet uz Ekonomiskas kultūras augstskolu, varat rakstīt mūsu sadarbības partneriem, Ekonomiskas kultūras augstskolas zinātniskai institūcijai, maģistra studiju programmai, aprits ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība, gan atvērtajiem e-pastiem, gan arī programmas direktoram. Un mēs kopīgi strādāsim, lai šos jautājumus paceltu un mēģinātu atrast arī risinājumus. Un paldies arī šodien mūsu viesiem, Agnese Gaidilone. Paldies, lai veicās, turpin iedvesmot arī un lai veicas rieber.lv. Un ja būsiet sēsīs, tad noteikti iegriezieties tā tiešām. Neesmu gan vēl bijis klātienē, bet pēc bildēm spriežot, tā ir tiešām interesanti un iedvesmojoša vieta. Paldies un vēlreiz sveicieni vārda dienā. Un paldies Elīnai Kolātei. Paldies par tiešām tādu ļoti tādu, man liekas, tādu ļoti foršu, es teiktu, akadēmisko un te pašā brīdī praktisko un ļoti saprotamo pieeju, jo man liekas, tas bija tik ļoti forši izskaidrots, ka daži jautājumi kļuva patiešām saprotamāki un man liekas arī tas galvenais vēstījums bija tāds, ka no šiem skaļiem vārdiem vajag izvairīties, ja mēs nesaprotam, ko tas nozīmē, un ja mēs nemākam to patiešām praktiski novērtēt. Tas, manuprāt, bija tas galvenais. Neslēpsimies aiz sarežģītiem vārdiem. Jā, studijā Elīna Kolāte, Agnese Gaidilone un vadītājs Edgars Čerkovskis. Paldies, vislabāk!